Sveicināti! Šajā video pastāstīšu, kā savienot biznesa e-pastu ar Gmail un kādas ir priekšrocības. Pirms sākšu stāstīt, kā to darīt, jūsu rīcībā ir jābūt pasta servera adresei, login, jeb lietotāja vārds, manā gadījumā tas ir info@demo.document24. Jūsu gadījumā tas var būt info@jūsu domains, parole un dažādi iestādījumi priekš savienošanas. Par tiem pastāstīšu mazliet vēlāk. Tur mums aktuāli būs tikai šī te adrese. Ko tad dod, ja mēs savienosim biznesa e-pasta serveri, piemēram, info@jūsu domains ar Gmail? Pirmkārtām jūs varēsiet krāt vēstules iekš Gmaila. Gmailam ir kvota 10 GB, tas jūs varēsiet 2, 3 vai būt pat vairāk gadus krāt biznesa e-pastus. Tos te var šķirot, veidot mapītes, piemēram, pa gadiem, un vienmēr jums būs arhivētas vēstules. Varbūt tas ir interneta veikala pasūtījumi vai kaut kas cits. Es iesaku savienot biznesa e-pastu ar to Gmailu, kas ir jūsu telefonā. Ja jūs gribat telefonā lejuplādēt kādu lietotni, jeb aplikāciju, jūs izmantojat kaut kādu Gmail kontu. Ja tas ir Android telefons, iesaku izmantot to Gmail, kas jau ir jūsu telefonā. Ko tas dos? Piemēram, ja internetu veikalā būs pasūtījums, jūs saņemsiet signālu vai vibrāciju, ka ir šāds pasūtījums veikts, tas notiks momentāli, un jūs varēsiet uzsākt pasūtījumu izpildi. Tad telefonā būs notification, ir paziņojums par darījumu veikalā, jūsu internetu veikalā. Pirmais solis iesim iekšā pasta serverī, tad jums ir jābūt adresei, ievadīsim lietotāju vārdu, parasti tas ir email, nosaukums, ievadīsim paroli, jums parolei jābūt zināmai vai jābūt nosūtītai jums. Spiežam pievienoties. Mazliet par e-pasta serveri, tad šeit var paskrūlēt, te var paskatīties, bet, kuru jūs varat ieiet password and security un nomainīt paroli, ja gribat. Tālāk spiežam šeit. Pasta serveris izskatās gluži kā inbox, jūs varat uzspiest te rakstīt vēstuli, te aplūkot visas vēstules, un arī te ir iestādījumi nomainīt valodas interfeisu vai kaut kā tā. Tālāk dosimies uz Gmailu. Dariet to datorā, tad būs vieglāk. Tad Gmails, un šeit spiežam uz zobratiņa ikonas, skatīt visus iestādījumus. Iestādījumos atrodam sadaļu konti un importēšana. Spiežam konti un importēšana. Tad pirmais solis būtu pārbaudīt e-pastu no citiem kontiem. Tad mēs ar šo te funkciju pievienosim tūlīt e-pastu, savāksim no šejienes visas vēstules un nogādāsim tās uz Gmailu, un Gmails būs kā krātuve. Ja šeit jūs varat pēc noklusējuma krāt tikai 2 GB vēstules, tad Gmailā jūs varat krāt vismaz 10 GB vēstules. Otra lieta. Jūs varēsiet arī sūtīt no Gmaila ar biznesa nosaukumu vēstules, bet, lai sūtītu, arī te vajadzēs veikt iestādījumus. Tad viena lieta ir saņemt, otra lieta ir sūtīt. Sāksim ar pārbaudīt pastu no citiem kontiem, pievienot e-pasta kontu. Lūk, šī te poga jāspiež. Tālāk ir jāievada e-pasta adrese. Mūsu gadījumā tas ir arī lietotāja vārds. Es nokopēju, ievadu. Tad nevar būt nekādas atstarpes, tad ļoti precīzi viss jāievada, lai nav nekāda lieka simbola. Spiedīsim pogu tālāk. Principā šī poga visu laiku var tikt spiesta. Tālāk. Te mēs baigi tā īpaši neskatāmies, bet, ja grib, var palasīt. Lūk, un mēs nonākam līdz tādai lietai, kur jāievada atkal lietotāja vārds, parole un jānorāda servera adrese. Tad lietotāja vārds mums ir e-pasta nosaukums. Jūsu gadījumā tas būs info@jūsu domains. Parole.
dodam piekļuvi. Un šeit ir adrese POP serverim, tas ir ienākošo vēstuļu serverim, un šī adrese jums arī tika nosūtīta. Tradicionāli tā sākas ar mail punkts, tur kaut kā, jūsu domēns. Mūsu gadījumā šī POP adrese ir vienkārši demo.dokumenti. Ieliekam šeit adresi. Šeit varam palasīt, bet ķeksīšus nekādus te neliekam. Tad mums vajadzīgs savākt, lai kopijas tur neatstāja, iztukšot pasta serveru un visu savākt uz Gmail. Tālāk, var pievērst uzmanību portiem, arī tie ir rakstīti, kaut kur te. Bet, principā, es vienkārši spiežu tālāk, pievienot kontu, un man viss parasti sanāk. Lūk, jūsu e-pasta konts ir izveidots, tagad var savākt vēstules. Bet ko darīt, ja mēs gribam klientam uzrakstīt vēstuli, kaut ko piekoriģēt, pasūtījumu un tā tālāk? Un te ir es vēlos sūtīt ziņojumu kā info. Un būs jūsu domēns. Spiežam tālāk. Tagad mēs aizpildīsim, principā, šo te daļu. Šo mēs aizpildam. Ja pazaudējāt to logu, tad viņš ir apakšā uz paneļa, viņu var atvērt. Un atkal šeit, kur ir vārds, jūsu gadījumā es ieteiktu rakstīt sijā, tāds un tāds. Tas runa ir par to, kā izskatīsies jūsu vēstuli, jeb jūsu vēstules paraksts. Varat vienkārši uzrakstīt šo te pašu info. Tad te paši varat izdomāt, kāds būs jūsu vārds vēstulēs. Nākamā darbība, spiežam šo te pogu. Un tagad mums ir jāieraksta izejošā pasta servera adrese, outgoing server, un tā ir tā pati mūsu gadījumā demo.dokumenti +4. Jūsu gadījumā tas var būt kaut kāds mail punkts un jūsu domēns. Atkal ievadam lietotāju vārdu. Nokopējies. Un ievadam paroli. Tad, ja pazūd tas loks, kur jāievada paroli, meklējiet to apakšā uz paneļa datorā. Uzklikšķinu, atveru vaļā, ievadīju paroli. Atkal var paskatīties tos portus, mums viņi it kā rakstīti, tas ir tā kā kanāli, bet es spiežu pievienot kontu un viss notiek. Un tiem portiem īpaši nepievērš uzmanību. Kas tagad notikās? Tagad, lai varētu sūtīt, Gmails pārbauda, ka jums pieder tas info e-pasts, un viņš aizsūtīja uz jūsu pasta serveri uz šo te lietu apstiprinājumu kodu, jeb verifikāciju. Skatieties, atveram vaļā, tad Gmails ir atsūtījis, un te kaut kur vēsturē ir kods, bet var arī uzklikšķināt uz šitā te linka, un tad automātiski notiks savienojums. Notika apstiprinājums. Viss mēs, un tagad sadaļā settings, iestādījumu kontu un importēšana. Mēs redzam, ka sūtīt vēstules kā ir pievienots mūsu info. Pārbaudīt pastu arī ir pievienots info. Ja jums šis ir privāts Gmails telefonā, biznesa e-pastu jūs varat padarīt pa noklusējumu. Tad rakstot vēstules klientiem, automātiski tiks vēstules sūtīta no info, nevis no jūsu privātā konta. Rakstot vēstules, var pārslēgties un sūtīt vēstules gan no info, gan no jūsu privātā konta, kā jūs pašiem tīk. Lai izdodas, ja kaut kas nesanāk, griežaties, palīdzēsim.